Pasaki nē tam, kas vairāk nav par tevi. Vai arī tas kļūst par daļu no tevis, ko visticamāk tu nevēlies, vai arī tas paņems krietni ilgāku laiku, bet tas no tevis atkritīs. Esi tu spēles noteicēji. Aizvien biežāk es saprotu, ka īstenībā man ir ļoti grūti pateikt sev jā un kaut kādām lietām nē. Tu ļoti bieži samierinies ar lietām, ko tu zini, ka tas nav par tevi, bet tu baidies pateikt nē. Uzreiz tev nospraudīšu lietu. Man ir apkārt arī cilvēki un kolēģi un arī noteikti draugi, ar kuriem tu esi, tāpēc, ka tev ir jābūt. Un tas jābūt ir vienkārši apspiests jeb norma, un tam būtu jābūt, kā standartam, ko tev ir kāds cits nospraudis. Bet iekšēji tu jau sen jūti, ka nav. Ne tev ar viņiem ir jāpavada laiks, ne tev arī jūti ar viņiem izaugsmi. Tu vienkārši esi, tāpēc, ka tas ir pareizi, tā uzspiež sabiedrība vai apkārtējā ģimene, draugi, un tev ir vienkārši bail palikt vienam, bet īstenībā varbūt tu nemaz negribi attaisnoties vai skaidroties, tāpēc tu komfortā paliec tur, kur tu esi. Man personīgi tas tā ir bijis diezgan bieži, vai tas ir svētku laikā esot kopā, kas ir pareizi, tas tā ir pieņemts, bet es jau sen sapratu, ka varbūt 3 dienas pēc kārtas būt vienā mājā zem viena jumta, tāpēc, ka ir šie svētku datumi un tas ir tā kā pareizi, un tu jūti, ka tu piepildies varbūt ar sarunām, kas ir labas, jaudīgas uz pirmajām 2-3 stundām, bet varbūt ne 74 stundas tev ir vajadzīga šāda veida, sadraudzība. Varbūt tas nav par tevi, varbūt tas ir par mani, bet es saprotu labāk ar mazumiņu un ar baudu nekā pārlieku daudz, un tu jau jūti, ka tu esi pats sevi pazaudējis. Tāpēc man īstenībā katri svētki ir vienmēr bijuši aizvadīti ar to, ka mēs esam kopā, mēs pavadam laiku, bet tas nav pārāk daudz, un tad atlikušo laiku es tomēr pasaku sev jā. Jo ikdienas skrējienā man nav laiks pabūt vienai ilgas stundas, kad es varu neskaitīt laiku. Man tomēr tas laiks ir nedaudz arī ierobežots, un brīvdienas, jeb sarkanie datumi man vienmēr ir bijuši par to, ka tas, kas man ir trūcis visā gada skrējienā, to es arī izdaru. Un es ļoti, ļoti baudu un ķeru kaifu no tā. Tāpēc, tieši godīgi, 25. un 26. datums ir bijis par to, kad decembris tieši. Es izdarīju to, ka man bijis īpaši maz laiks. Un manā gadījumā tas bija uzdot sev jautājumu, kas ir tie cilvēki, ar kuriem es esmu, tāpēc, ka man ir bail palikt vienai, un kas ir tie cilvēki, kuriem man ir jāpasaka nē, jeb uz kuriem man nav vairāk jātērē laiks. Un, zini, man tas bija ārkārtīgi svētīgs moments, un īstenībā nav nozīme, ka tu to dari, bet atceries, esi patiesa un atklāta pati pret sevi, un uzdod biežāk sev šo jautājumu. Ar kuriem cilvēkiem tu esi tikai aiz bailēm? Tāpēc, ka tev nav variantu, tev tā liekas. Bet, zini, tas nav par Dievu, un tas nav tas, ko viņš vēlās darīt tavā dzīvē. Es sapratu vienu momentu, ka man ir jābūt drosmīgākai, pasakot attiecībām nē. Un jā, es šajā gadu noslēdzot, esmu pateikusi šādām 3 attiecībām nē. Nevis tā, ka es tagad drukāju vēstuli un saku, klau. Nē, vienkārši tas ir iekšēji pieņemts lēmums, kad vienkārši tu nolemsi kaut kādai tikšanās reizei nepiekrist, kaut kādām sarakstēm vienkārši nereaģēt uz viņām, vai arī sadraudzībā tālāk veidot attiecības un tērēt savu laiku kaut kur citur. Un, zini, man vajadzēja drosmi tam, jo brīžam tu baidies par to, ka Dievs tev nedos labāku vietā. Labāku, draugu, labāku draudzeni, labāku kolēģi, labāku paziņu. Tās ir bailes, jo liekas, tāds otrs taču nebūs dzīvē, bet tādu otru tev arī nevajag. Dievs tev ir sagatavojis ko labāku. Un kā es saprotu par to, kurām attiecībām teikt nē, tajā jautājumā, bet vai tu saredzi sevi šajās attiecībās arī pēc 5 gadi? Vai tu saredzi šajā cilvēkā to, ko tu gribētu baudīt pēc pusgada? Un ja šīs nesarunas, ne rezultāts, kaut kādi momenti tev ir sāpinājuši, tad uzdod sev jautājumu, cik ilgi vēl. Un man tas ļoti, ļoti palīdzēja, jo man bija tagad pēdējā laikā situācija, ka es sapratu, jau pēc tikšanās reizēm, es tā negribu vairāk, tas nav par mani, es negribu to. Es pamēģināju, man ir skaidrs, šāda viena tikšanās vai otra, bet vai es gribu par to runāt atkal? Nē. Vai es gribu šādas problēmas ar kolēģi atkal? Nē. Es negribu tā pēc gada. Tad, ja tu negribi tā pēc gada, kāpēc to nepārtraukt tagad un tūlīt? Šis ir drosmīgi pateikts.
Bet es atkal un atkal sastopos, kad ir triggeri un momenti, kas ir manā dzīvē, un es gribu būt pilnībā atklāta. Mans lielākais triggers par to, kad es neatradīšu vietā labāku. Ja man ir, ja mēs tagad runājam konkrēti par darbu un par kolēģiem, ļoti bieži man ir bijuši tik jaudīgi un labi cilvēki, ar kuriem man ir tāds, bet vai es spēšu atrast, un vai man būs laiks, un atkal mācīt, un atkal viss. Un, ziniet, pa 8 gadiem Dievs man nekad nav pievīlis. Nekad. Bet viņš nespēs tev dot vietā jaunu, kamēr tu neesi atvadies no tā, no kā jau sen bija jāatvadās. Un pasakot to drosmīgi, un vienreiz un pa visām reizēm. Un, zini, to drosmi man Dievs dod. Tāpēc, kad es ticu, kad viņš man ir sagatavojis ko labāku, un tas nav par manu ego, par kaut kādu spindzeli, kas ir tagad izdomājusi, es tev runāju par tām lietām, ko Dievs grib darīt tavā dzīvē, bet tev ir pirmajiem jāspēr solis. Un citādāk, tas tik un tā cilvēks, viņš no tevis atkritīs, vai tik un tā viņš no tevis aizies. Kāpēc? Jo tu jau sen zini sirdī un jūti, kad nu nav. Vai tās ir attiecības ar kādu, nezinu, ģimenes locekli, vai ar paziņu, nav svarīgi. Es tev runāju tā abstrakti, lai tu saproti, man dzīvē ir bijušas visas šīs jomas, un katrām no šajām jomām es jau sen jūtu, ka man ir jāpasaka nē, bet es dēļ bailēm esmu novilcinājusi, līdz tas cilvēks pats aiziet no manas dzīves. Un pēc tam, protams, ka tu esi pateicīga. Esmu vienmēr bijis pateicīga par to, ka tāds ir noticies. Bet kāpēc tu nevari būt šīs spēles noteicies, un jau tad, kad tu sirdī jūti, būt pirmajai? Jo visdārgākais resurs, kas tev ir dzīvē, tas ir tavs laiks. Un ja tu velti savu laiku tajām attiecībām, kas tevi nogalina iekšēji, tu iztērē visdārgāko zeltu, kas tavā dzīvē ir. Vairāk sargi savu sirdi. Centies tiešām savu laiku likt uz fokusu tur, kur tu vēlies būt. Pretējā gadījumā tas nozog to, kur tad aiziet tava enerģija. Kam tu kaisi savas pērles? Tiem, kas to novērtē? Vai tu uzmācies ar sarunām un centies saglābt to, kas tevi nenovērtē, kam tavas sarunas nav vajadzīgas, kuram tu saki un viņš nedzird, kuru tu vēlies iemācīt, bet viņam tas nav vajadzīgs? Nekaisi pērles cūkām. Un tev ir vajadzīga ļoti liela pašpārliecinātība par to, ka tā tad Dievs tev dos labāku cilvēku, bet viņš jau nevar nemaz ienākt tavā dzīvē. Jo tavs laiks un resursi aiziet tur, kur to vismazāk novērtē. Un šeit ir rakstīts: koncentrējies uz to, ka Dievs ir tavs apgādātājs. Viņš tev ir piepildījis ar savu garu un ar spēku. Tu esi Dieva draugs, un tavas labākās dienas ir vēl tev tikai priekšā. Paldies tev, Dievs, ka tu esi vienmēr ar mani un par mani. Šis vārds par mani mani ļoti ceļ, jo tev var būt cilvēki, kas ir ar tevi, bet viņi varbūt nav par tevi. Viņi ir tev līdzās, bet viņi neiestājās par tevi. Paldies tev, Dievs, ka tu dod man visu nepieciešamo, lai es paveiktu to, kam tu esi mani aicinājis. Un Dievs dod man dziļāku atklāsmi par tavu mīlestību. Tā ir atklāsme par viņa mīlestību. Es jau to gribu atkal un atkal atkārtot, jo Dievs mani tik ļoti mīl, bet ir reizēm drosmīgi soļi jāspēr pašam. Lai es spēju katru dienu dzīvot tavā spēkā, pieņemt lēmumus tavā spēkā. Un mana dzīve, ja mēs tā galīgi nopietni nobeigtu šo sarunu, es teikšu godīgi, pa visiem šiem 8 gadiem, no manas dzīves man ir gājuši daudz cilvēku projām. Un tas vienmēr man bijis ārkārtīgi sāpīgi. Jo es zināju, ka es neko sliktu neesmu izdarījis, bet šie cilvēki paši ir nolēmuši aiziet. Un aiziet tā, kā man tas vienmēr bijis kā ar nazi pa sirdi. Jo es draudzējos da pa bērnava, tā kā līdz atsitienam. Man tas ir bijis jau no bērnības. Un tāda sajūta ir bijusi, ka vienkārši šis ir mans tas sāpīgākais triggera posms, kad reāli no manis aiziet, tad tā kā man nekas nav bijis sāpīgi. Nekas. Un man šī situācija vienmēr ir uzvilkusi, ja man tas sevī nav paticies. Protams, es varu pateikt, Dievs man tādu radīs, tad man tādai ir jābūt, un Elīna samierinies ar to, un tāda tu esi, bet es neuzskatu, ka tā ir taisnība.
Un es neuzskatu, ka man tas ir jāpieņem. Man ir jāmaina savs sirds, man ir jāmaina sava attieksme. Bet kā lai to izmaina? Jo, ja tad, kad es dodu no visas sirds. Kad es draudzējos, es atdodu visu sevi. Kā lai es to izmainu? Jo tad, kad tu tā dari, tad jau arī tev arī sāp visvairāk, jo tu esi atdevis visu savu sirdi. Attiecībās ar kolēģiem, attiecībās ar otru pusīti, attiecībās ar draugiem, ar paziņām. Bet zini, kas izmainīja manu sirdi? Ka tagad man tā nav problēma, un tagad man nav grūti palaist cilvēku. Tagad esmu brīva no tā. Man palīdzēja tas, ka tas notikās manā dzīvē ļoti bieži. Un es jau sen jūtu sirdī, ka man šis cilvēks ir jāpalaiž. Ikvienā dzīves periodā īstenībā tu jūti. Tu vienkārši centies ar jebkādiem veidiem aizķert to cilvēku un tomēr noturēt. Ar savu uzmanību, ar saviem vārdiem, kas varbūt nav iekšēji sirdī, maksimāli patiesi. Tu vienkārši baidies palikt viens un tik daudz bailes iekšā iezogās, ka tu esi gatavs aiz matiem, aiz jebkā grābt vienkārši, ka tik tas nenotiktu. Bet tev jau sen bija jāatlaiž. Un man palīdzēja tas, kad es nomainīju savu fokusu kādu iemeslu dēļ, tad es šo cilvēku vēlos sev līdzās. Kāpēc man viņu vajag? Un tad, kad ir šis kāpēc, vai tu esi gatavs dot mīlestībā, tāpēc, ka tu mīli patiesi, vai tāpēc, ka tās ir vienkārši tavas bailes, kuras tu centies aizmālēt. Bailes no tā, ka tu nedabūsi labāku. Bet es tev varu pateikt godīgi, ja Dievs iededz tavā sirdī palaist vienu vai otru cilvēku, izdari to uzticoties Dievam un dari to mīlestībā. Mīlestībā, un ja tev trūk šīs mīlestības, tad lasi biežāk Sinepi graudiņu un palasi, ko Dievs par tevi domā. Cik daudz vairāk viņš grib tavā dzīvē dot, cik daudz vairāk viņš grib izdarīt tavā dzīvē, bet viņš to spēs darīt tajā brīdī, kad arī tu spērsi kaut kādu soli. Vai arī sagaidi to momentu, kad tu sadabūsi pļauku. Tas tik un tā notiks agri vai vēlu. Vienkārši varbūt aizņems krietni vairāk laika. Un man palīdz vienmēr uzdot sev jautājumu, bet vai es tā gribētu pēc gada? Vai es gribētu ar šādām problēmām, kādām es sastopos, ar šajām sarunām, ar šajiem, nezinu, jebkas, kas var būt, vai tu tā gribi arī tālāk? Es sapratu, ka nē. Es negribu tā. Tad nolem mainīt tagad. Tagad. Tas nenozīmē, ka tev ir jābūt kaut kādai, es nezinu, nepatīkamai, es atvainojos, kucei, kura tagad šito draudzēšos, ar šito nē, es ceru, ka tu sajūti to manu sirdi. Bet man ļoti daudz, kur ir nācies nosprost kaut kādas veida robežas, lai vienkārši pasargātu sev, atbildot sev uz jautājumu, ka es tā negribu, bet es ticu, ka Dievs dod man labāku. Vai arī es palikšu viena, un arī tur Dievs tev var dot lielu mīlestību, esot laikā, kad tu esi viena. Jo, zini, tā, kad ir sēkla un sēkla krīt iekšā zemē, kad sēkla aug, kad izaug dille, kad izaug sīpols, pa nakti. Kas ir pa nakti, tā ir tumsa. Bet jau iekšā sēklā ir ielikts DNK. Mēs jau zinām, kas no tās sēklas izaugs, tomāts, sīpols, gurķis, Dievs zina, kas tu esi. Un viņš tavā sēklā ir ielicis visu. Un tā sēkla aug pa nakti, tad, kad ir tumšs, tad, kad tu nevienu neredzi, tad, kad tev liekas, ka tu esi atstāts, kad nekas nenotiek. Tas ir tas periods, kad aug. Un, zini, Dievs izdara to smagāko darbu. Tev reizēm liekas, man ir tik grūti, es viena, vai tur, es negribu palikt viena. Bet, zini, tas ir vissvētīgākais laiks, jo vissmagāko darbu Dievs dara tajā tumsā, kad izaug. Kad tu pamosties no rīta, un tu redzi, ka tā dillīte ir pastiepusies pa pāris centimetriem. Un tev liekas, grūtākais ir bijis pabūt tumsā vienai, bet īstenībā smagākais ir tas, ko Dievs jau dara tavā sirdī. Viņš dara to, ka tu audz. Ja tu paļaujies, un ja tu nebaidies pabūt tajā tumsā arī kādu laiku, viena, bet mīlestībā, Dievs te nekad neatstās. Viņš tev vienmēr vadīs un atceries, viņš tev vienmēr iedos labāku, vēl labāku. Man dzīve ir ārkārtīgi liels pierādījums, kad tie brīdī, kad es atlaižu vienu vai otru cilvēku vai pašu kādām attiecībām, nē, jo es jau sen zināju, jo ātrāk tu to izdarīsi, jo ātrāk tava dzīve mainīsies. Kamēr tu neesi palaidis, nekas arī neienāks. Tam nav vieta. Jo tava galva ir aizbāzta ar to, ka nekas jau labāks nevar notikties. Un man tā bija attiecībās ar pirmo puisi, ar kuru es nodraudzējos arī 3 gadus. Es vienkārši katru reizi aiz matiem, jebko bija gatava izdarīt, kā tik man nepamestu. Bet vispār attiecības mums bija veidojušās tā, kad man skrēja pakaļ. Visus 3 gadus es biju tā princese, kurai visur izdabāja, bet, un es zināju, ka man nekad nepamatīs. Tā kā nekad. Tāda bija man tā. Un tāpēc arī es izturējos ne īpaši labi, un šim cilvēkam vienkārši tas pieriebās. Un tajā brīdī viņš saprata, ka tā kā viss.
Un tajā periodā es vienkārši biju gatava darīt visu, lai tik nepaliktu viena. Jo man bija kā tu tā kā varēji, tā kā mani pamest. Un šis bija tas moments, kurā es sapratu, ka ne, man ir jāatlaiž. Man ir jāatlaiž pilnībā. Un es biju ļoti ilgu periodu viena. Man bija tāda tumsa tas laiks, kad es biju pat 2 gadus, man liekas, pilnīgi viena. Es biju diezgan simpātiska meitene. Tas ir tikai tāds piemērs, un man bija ļoti grūti pabūt vienai. Ļoti. Man gribējās vīriešu uzmanību, puišu uzmanību, man patikās tas, un man likās, nav neviena diena, kad man nebūtu kaut kāda veida vīriešu vai puišu uzmanības. Un tajā brīdī es sapratu, nē, es gribu būt tajā tumsā. Es gribu, lai Dievs darbojas pie manas sirds. Es gribu izmainīt savu sirdi. Es gribu būt atkarīga no Dieva, un es ticu, ka Dievs atjaunos mani šajā tumsā, kad liekas, ka tu esi atstāta un nekas nemainās, viss kļūst tikai sliktāk. Ka Dievs izdarīs to darbu, lai tad, kad iedegtos gaisma un saule uzaustu, lai tad mēs arī ieraudzītu to, ko Dievs ir darījis tavā sirdī tajā tumsā. Un tā arī bija pēc 2 gadiem, kad satiku Nauri. Man bija tāda sajūta, ka esmu viskaistākā dillīte, kāda vien varēja būt. Un jau 1. mēnesī es reāli sapratu to, ka Dievs ir tādu darbu izdarījis manā sirdī, kas ir iepaticies tik ļoti Naurim, ka viņš ir gatavs grābt mani ciet un vienkārši precēt. Vienkārši precēt Džeks, kurš bija tik izskatīgs, tik skaists, viņam bija tāda meitiņa uzmanība. Viņš varēja draudzēties, man liekas, vienlaikus vai sarakstīties ar 5 meitenēm, un viņam likās ok, bet mani viņš izvēlējās tieši precēt. Tieši precēt, nevis draudzēties. Un tas bija tā iemesla dēļ, kad manā sirdī bija noticies šis darbs klusībā, un es arī biju atlaidusi. Un pateiks, Dievs dara manā sirdī to, ko tu gribi, un es ticu, ka tu dos man vēl labāku. Kaut gan tajā brīdī man likās, ka es nekad neatradīšu neko labāku, un ka man dzīve ir vienkārši paļaujies uz Dievu, un viņš tev dos labākus draugus, labāku kolēģi, labāku partneri, labākas attiecības, un ļaujies viņam. Tevī ir jau viss ielikts, tev nav jāmeklē nekas jauns. Tevī ir tas DNK, tā sēkla, ko Dievs jau ir ielicis, tad, kad tu esi piedzimusi. Un esmu tik ārkārtīgi laimīga jums ar šo daloties, jo es tam tikko pat esmu izgājis cauri, un es varu pateikt, es ticu, ka vai man būs jāpaliek kādu laiku vienai, bet tas būs ārkārtīgi jaudīgs laiks tumsā, kad mainīšos es, vai arī Dievs man dos, bet viņš man nekad neatstās. Un es nekad nepalikšu arī stiept roku. Un, jā, to es arī novēlu tev. Es saku to pilnā pārliecībā, jo es zinu, ka tas strādā, jo es esmu to piedzīvojis atkal, un ar katru reizi Dievs parāda savu mīlestību vēl lielākā mērā. Un ir ļoti grūti būt šādam atklātam pret tevi, tad nav par to viegli runāt, bet es to saku ar tik lielu smaidu, kad man tāds sajūta, kad sirdī es tagad šo pasakot, esmu kļūst pilnīgi brīva un ar lielu pārliecību, ka Dievs nekad neatstāja. Nekad viņš tevi neatstāja uz nevienu dienu un nevienu mirkli.